Vai esat pamanījuši, ka ja pat vispārēji cilvēks nemainās, uztur jaunu ķermeni un ādu, vecumu var noteikt pēc viņa gaitas? Tādu cilvēku ir ļoti daudz, īpaši starp šovbiznesa zvaigznēm. Piemēram, pievērsiet uzmanību Bredam Pitam. Viņš izskatās reāli šiki, gan ķermenis ir formā, gan āda, bet ar gadiem gaita mainās. To ietekmē locītavu stāvoklis. Ir virkne ieteikumu, kurus nepieciešams ievērot, lai saglabātu locītavas lietojamā un elastīgā formā, un lai gaita saglabātos kā jaunībā. Pirmais ir nepieciešama kustība. Nav obligāti uzreiz skriet uz sporta zāli, bet var sākt ar elementāriem vingrojumiem mājās. Otrs ir jālieto būvmateriāls skrimšļiem. Tam vislabākais ir otrā tipa kolagēns, kas ir kaulu buljonā vai augstajā gaļā. Un trešais ir starplocītavu šķidruma stāvoklis. Lai skrimšļi neberstos, starp tiem ir jābūt blīvam šķidruma slānim, un to uzlabot var izmantojot biopieejamu hialuronskābi. Var veikt lokālas injekcijas, bet tam ir īslaicīgs efekts. Lai efekts būtu ilgstošs un lai organisms pats sintezētu savu hialuronskābi, vēlams izmantot tās biopieejamās formas. Tas uzlabos starplocītavu šķidruma viskozitāti un uzlabos skrimšļu stāvokli.